Vakardienas, kas notiek Latvijā Domburšos, bija katastrofa. Vienkārši kliegt gribas par to piedošanu, par to, kā tiek vispār veidots budžets, kā valsts tēriņi tiek tērēti, kad vienkārši bezatbildīgi mēs jau 8 mēnešus vispār neesam pārskaitījuši par savus izdevumus. Mums Siliņas kundze tikai domājam, daram, rīcības nav nekādas. Valsts dzīvo ar domu, tā kā alga būtu 1000 eiro, ģimene visi domā, ka alga ir 1200 eiro un tērē tā kā būtu 1200 eiro mēnesī, bet patiesībā reāla alga ir 800. Un tad visus šos 8 mēnešus kā varētu samazināt tos pa 50 eiro tos izdevumus. Bet izdevumi jāsamazina par 400 eiro mēnesī, tad 50 nepietiek. Un tad tā doma ir, ka gan jau ir tas bagātais onkulis, kas gada beigās atkal aizdos. Tā mēs atkal varēsim tur sievai neteikt, ka tā alga nav nemaz tik liela. Un tad turpinās ar 1200. Labi, sievai pateiksim, ka būs 1150. Bet patiesībā ir 800. Tāda ir valsts aparāta un valdības domāšana. Un viss šis gads, februārī, jau bija skaidrs zināms un informācija, ka tāda alga nebūs. Reāli bija skaidrība, ka prognozes par šī gada ieņēmumiem nepildīsies, nebūs 2,9% kāpums IKP, bet ir 1,1 vai pat mazāks. Tāpēc tēriņi bija jācer uzreiz jau tādu. Tagad mēs visus šos 8 mēnešus esam dzīvojuši, tērējuši. Un paskatieties vēl, pat netaisās samazināt tēriņus jau šī gadā pēdējā kvartālā. Kuri pateiks, ka apturam iepirkumus? Apturam, piemēram, decembra reiz 10 iepirkumus visās ministrijās, kur vienkārši tērēs budžeta naudu, tas, ka uz nākošo gadu jau nebūs, tad jāiztērē. Paskatāmies, kādi tēriņi ir visās pašvaldībās un arī ministrijās tieši decembrī. Vai ir apturēti visi citi lieki miljonu tērēšanas un uzdot jautājumu, kāpēc viņi ir vajadzīgi? Kad gudrs vadītājs tā darītu. Un ir 8 sēdes notikušas, un uz nevienu sēdi vadītājs Siliņa nav ieradusies. Kā tu kā vadītājs ekspektē, ka pie tevis kā karievi katrs ministrs atnāks un ko es atradu, man būs ietilpojums. Cilvēkiem patīk status quo, cilvēkiem nepatīk pārmaiņas. Nevaram ekspektēt, ka te visi būs nesīs tev izmaiņas un rādīs, kā visu samazināt. Jo ieradumus ir ļoti grūti laust. Es pats esmu krīzē pieredzējis to, kā uzņēmumai grūti samazināt izdevumus. Pašam ir jāatrodas rokas un jāiet iekšā. Ja pats nerādīs piemēru, nekas nenotiks. Jo tā traģēdija ir tāda, kad valsts aizdevums bija lēts, parāds bija lēts, tie bija tikai 165 miljoni iepriekš. Šogad tas jau būs 550 miljoni. Neko nemainot, parādu nepalielinot, vienkārši izmaksas par parādu apkalpošanu. 550 miljoni tie tā kā visā Air Balticā nodedzinātā nauda kopā vienā gadā būs jāsamaksā tikai procentos. Parādis par to nesamazināsies. Savukārt nākošais tas jau būs 666 miljoni. Tas ir praktiski tikpat, cik par Latvenergo tagad valsts nopirks TETA un LMT uzņēmumus izpirks no Zviedriem. Vienā gadā samaksāsim. Un 28. 29. gadā tā summa var izaugt uz 1,2 miljardiem. Tas vēl pa virsu šiem aizņēmumiem, kas ir domāti. Bet ko mūsu valdība izdarīja? Viņi aizbrauc uz Briseli, pasaka, mēs tai drošībai ņemsim tos 8 miljardus klāt parādu palielināšanai. Un tikko Pučs pirmdienas raidījumā pierādījās tas, ko es tieši paredzēju. Šo visu nosauks zem drošības, un zem drošības pateiks un zem drošības taču arī ir mums izglītībā, mums jāmāca tur patriotiski jaunieši. Un mums veselības, taču militāriski drošībai vajadzīgi veselības jautājumi. Un protams, ka iekšlietas jāstiprina. Praktiski visās ministrijās atradīs statusu drošība un visas neizdarības, visas pārtēriņus, visu neefektivitāti paslēpts zem šī, ka šo drošībai. Un tādā veidā nepārskatīs izdevumus un turpinās šo ballīti tērēt un pateiks zem slogana drošība. Tādā veidā parāda nasta uzkāps vēl lielāka un spēja samaksāt gadā par šī parāda apkalpošanu būs vienkārši neiespējama. Mēs nevarēsim no ekonomikas to atļauties, jo ekonomika neaug. Un nevienu no šī parāda naudas aizņēmumu mēs neieguldīsim attīstībā, jaunas naudas radīšanā, ieņēmumos. Mūsu kaimiņiem parāda nasta ir daudz mazāk un viņa ekonomikas ir daudz lielāks. Tur ģenerējās nauda pretī. Šobrīd nepastāv vairs variants samazināt izdevumus un ar to pietikt. Nē, ir jāpalielina arī ieņēmumi, tad jāinvestē. Tāpēc runāšana par 150 miljonu samazināšanu ir vienkārši neadekvāta. Ir jādomā jau 800 miljardu līmenī.